Да, тоже моя почта как-то шла на связи. Когда слышала. Tā, ja? Mēs sarunājam, ka būs pie aizpētānti, ja? Jo šis ir pēdējais bērndārs, kurā mēs varam tikt. Es saprotu, es ar notilkšu pantis, es aizīšu tev kīno un uz zālē. Bet es ņemšu par panti, jo mēs nevaram tikt kīno. Pieraugoju, ja? Labi, ja? Ko? Kei, jo teica, mamma ļoti ilgi meklēja šo bērnu. Labi? Labi? Tuk, tuk, tuk. Iekšā. Tuk, tuk, tuk. Iekšā. Labdien! Labdien. Mēs tā kā nācām tad pieteikties uz grupiņu. Emīls Gebars. Pēdējā vieta palikusi, ja? Zināt, ja? Jā. Cik gadu tu būs mazajiem? 6. Citos bērndārzos mēģinājāt? Jā, mēs tiešām ilgas rindas izstāvējām un mēs atradām, ka šitas ir tuvāk mājām un tā tālāk. Gribat nākt pie mums, ja? Īstenībā jā, jo tas rindas ir briesmīgs, mēs īsti nevaram izstāvēt un tā kā, jā, tad mēs šeit nācam. Aprīkojums ir? Kāds aprīkojums? Plastilīns, krāsu zīme. Jā, mēs sapirkām. Penāls ir jums? Jā, mēs sapirkām, jā. Tad... Kāda būs tad? Gebars vai Bugvējs viņš jums tas mazais ir? Viņam tā kā uzvārds ir Gebars, bet īstenībā viņš ir apkops. Mazais tu esi Gebars vai Bugvējs viņam? Ne, viņš ir apkops, es tev teicu. Īstenībā apkopu grupiņā visas vietas ir aizņemtas, ja mums Gebariem tikai vieta viņa ir palikusi. Bet viņam uzvārds ir Gebars, tā kā tur pastāv kaut kāda saikne, mēs cerējām, ka mēs varētu... Pastāv arī kaut kāda administratīvie papīri, ja? Nē, tas vienkārši dzimšanas apliecība, mēs varam uzrādīt, man visu dokumentu. Es redzēju uz dzimšanas apliecības kopiju, paldies, uz redzēšanos. Kā uz redzēšanos? Uz redzēšanos? Pagaidiet, viņam uzvārds ir Gebars, bet viņš vispār ir apkops, tā kā es domāju, varbūt, ka mēs varam tik apkopu grupiņā, jo ir arī šā bērndārzā apkopu grupiņa. Kas ir pilna uz redzēšanos? Ne, viņi... Jā, un tad no 6 rītā, ja ir iespējams nākt pie mums uz bērndārzu un 7 vakarā, tad grupiņa tiek slēgta, ja? Nāksiet, ja? Jā, mēs, protams. Tā, un tad mums ir palikuši garderābi, tad ir priekšnamā, jā, mums ir palikuši 2 veidi skapīši, jā, burkāns un zirgs virsū ir. Tu esi to burkānu vai to zirgu vairāk? Zirdziņu. Tas pats būs palagiem, ja, tad to zirdziņu? Arī zirdziņu. Ok, tad es ierakstu. Zirgs. Ok. Labi, te jums būs tas zirgs, ja? Zīmēt mākam? Jā, mākam. No māla veidot? Nē, vēl, bet neesam mākam. Iemācīsies? Jā, labi. Rakstīt? Ne? Jā, bet... dažas burts ļoti labi, bet cits atkal tā, bet būtībā... N burts, zinām? Jā. Ok. Jā. Tad, davai. Tad, kad nāksiet? Pirmdien, jā? Jā, pirmdien.
Man potēšanas pasis šeit ir. Difterija. Jā. Nu jā, tad nāciet pirmdien, jā, mums tās nertēm nodarbības būs 7 no rīta, būtu vēlams jūs pastāv. Labi. Tad... Paga, kādas nertēm nodarbības? Kā nertēm bērnu dārzā ir nertēm nodarbības, tas ir pilnīgi loģiski, bet ne? Kādā nertēm bērnu dārzā? Šis nav nertēm bērnu dārzs. Pastieties uz izkārtnes. Uz izkārtas rakstīts 44. Rīgas pilsētas bērnu dārzs. Jūs apējat mājai no otras puses, kur ir skaidri un gaiši rakstīts baltiem burtiem uz melna fona. Es neeju māju no otras puses, nāk no ielas puses, kur ir kārtīgai iestādē ir izkārtne. Ja viņi saka 44. bērnu dārzs, tas nav nertēm bērnu dārzs. Ja tas ir normāls bērnu dārzs. Bet kāpēc jūs nevarat pateikt? Kāpēc jūs nevarat uzlikt uz izkārtas, ka tas ir nertēm? Kāpēc jums ir sēdz pusē jāliek kāds iet no sēdz puses? Es neesmu kurinātais, es esmu normāls pilsonis, ja, kurš maksā nodokļus. Es vēlos savu bērnu, es vēlos savu bērnu ielikt bērnu dārzā, ja? Kāpēc jūs sakāt, ka tas ir nertēm, ja viņš ir kaut kādā sēdz pusē, ja? Es eju no ielas, es katru dienu braucu mašīnu. Ko jūs par iedomājaties? Lai brīdinātu. Saprotiet, es parunāšu tā, ja? Ziniet, tas draudījums ar administratīvo sodu īstenībā, ja? Jūs nebrīdināt uz izkārtnes, ja? Mums viss rīns, mēs tam ātri skatāmies, ja? Internetā, viss ir pilns, ja? Un vienīgais, Te jums arī draud ar administratīvo sodu, kas man te ir iekšā, ja? Labi, sarunāsim tā. Nē, ziniet, pagaid. Jūs nāksiet? Nē, pagaid, tūlīt. Es Nē, tad man kaut kas ieniedzējās. Jūs nākat, tad jūs nākat. Oi! Mēs varam sarunāt, ka bez nertēm nodarbībām tas viss notiek. Ja šitā. Nu, ja šitā? Nē. To tiesim. Nu, Gebar nav 7 no rīta uz nerteniņu. Tu nerunājiet ar viņu, ja? Tu nerunājiet ar viņu! Kāds jums tiesības vispār nāc šurpu? Beidz! Nē, iesim uz citu bērnu dārzu, tu nomierinies! Un ja jūs nākošu nedēļu nebūsiet uzlikuši zīmi, ja? Tas ir nertēm bērnu dārzs. Es jūs tiesā iesūdzēju šeit mierā. Un šito, kas saka, tas zīmi, ja?